Latvijā politikā bieži kandidē tie, kas iepriekš nav bijuši politikā un prot salīdzināt cenas dažādos veikalos, par ko stāstot kā par sensacionālu sazvērestības atklājumu. Bet kas tad notiks, kad šo nezināmo atklās? Vai šiem cenu salīdzinātājiem ir kāds plāns, kādu likumu viņi piedāvās vai ierobežojums ieviesīs? Nav. Ir tikai emocionāls uzsaukums tautai, un tas arī viss. Un, ja viņi nokļūtu pie teikšanas, pirmkārt viņi ātri uzzinās, ka mainīt likumus un noteikumus nav tik vienkārši, kā bija iedomājušies. Labi, ja vienu likumu kopā saliks. Otrakārt, ja viņiem tagad nav plāna, kāpēc gan lai pēkšņi tas parādītos, kad ievēlēs? Bet nekautrējamies, balsojam par viņiem. Varbūt šoreiz paveiksies un laimes lācis beidzot gadīsies.